Kāpēc es esmu šeit, šajā pasaulē? Kāds ir mans eksistences mērķis, uz kurien es dodos, kāds ir liktenis pēc nāves? Tās ir iedzimtas būtisks jautājumu, ar kuriem mēs meklējam savas pastāvēšanas jēgu. Šie jautājumi atšķir mūs no dzīvniekiem, kurus vada tikai instinkti. Šī iedzimtā sastāvdaļa, sajūta par mērķtiecību, ir gan žēlastība, gan mokas, kā redzēsim šajā sērijā. Slāva Dievam un miers un svētība pār Dieva sūtni. Sajūta par mērķtiecību ir gan žēlastība, gan mokas. Tā ir žēlastība ticības skatījumā, jo tā cilvēku mudina meklēt atbildi, un viņš tiek pievilkts pie patiesās reliģijas, kas sniedz pilnvērtīgas atbildes uz šiem jautājumiem, remdē slāpes un pārliecina prātu. Tādējādi cilvēks savienojas ar savu radītāju un smeļas no tīrās atklāsmes gaismas. Viņš kļūst kā transporta līdzeklis, kas bija apmaldījies kosmosā, bet tad atkal savienojās ar savu avotu un mērķi un sāka virzīties pēc noteikta plāna, lai droši nonāktu galamērķī. Taču šī iedzimtā sastāvdaļa savukārt ir mokas ateistam, jo tā rada jautājumus, uz kuriem nav atbilžu. Un ja viņš mēģina atbildēt, tas beidzas ar nihilismu sajūtu, bezjēdzību un vērtību trūkumu. Šajā sērijā mēs redzēsim piemēru šīm mokām. Tād aplūkosim, kā ateisti apjukuši cenšas izvairīties no šīm mokām, un pēc tam redzēsim cilvēka cieņu ticībā un viņa niecību ateismā. Viljams Rovaina, Kornelas Universitātes bioloģijas vēstures profesors, ir ateists. Kur viņa aizved viņa ateismus? Nāciet, paskatīsimies. Nav dieva, nav dzīves pēc nāves. Nav galīgas ētikas pamatnes. Nav galīgas dzīves jēgas. Un nav cilvēku brīvās gribas. Tas viss ir cieši saistīts ar evolucionāro skatījumu. Tu esi šodien, rīt tevis vairs nav, un tas arī viss. Tātad Brofils tev saka tāpat, kā teica Senija. Nav cita mūsu dzīve, kā šī pasaulīgā dzīve, mēs mirstam un dzīvojam, un mūs iznīcina tikai laiks. Viņš atzīst, ka tas nozīmē pilnīgu dzīves jēgas vai mērķa neesamību. Brofāns bija izārstējies no smadzeņu vēža, taču viņš sagaida slimības atgriešanos. Uz ko tas viņu aizveda? Kā viņa ateisms ietekmēja šo gaidu? Nāciet, paskatīsimies! Es negribu nomirt tā, kā mans vecākais brālis pagājušajā gadā, kad viņš mīra no Munberga slimības. Viņš izmisīgi vēlējās nomirt, bet mēs nevarējām viņam palīdzēt nomirt. Es negribu nomirt tāpat. Es iešaušu savu galvā, kad pienāks laiks. Tātad šis ir rezultāts. Tā kā dzīvē nav ne mērķa, ne jēgas, tad vai nu šī dzīve ir skaista materiāli, dzīvnieciski skaista, vai arī man labāk to pašam izbeigt. Tāpēc mēs sakām, ka jautājums par dzīves jēgu ir mocības tam, kurš noliedz Dieva esamību. Apskatīsim dažus piemērus, kā ateisti tiek galā ar jautājumu par dzīves jēgu un tā radītajām ciešanām, kā arī viņu izvairīšanos no šī jautājuma. Ateistam Richardam Dawkinsam tika uzdots jautājums, vai zinātne sniedz atbildi uz jautājumu, kāpēc mēs esam šajā dzīvē. Kā viņš atbildēja? Nu, skatīsimies! Zinātnieks Nobela prēmijas laureāts, piemēram, Pīters Medovs, teiktu, ka uz jautājumu, kāpēc mēs esam šeit, zinātne nevar atbildēt, un es nesaprotu, kā mēs varam ar tādu pārliecību apgalvot, ka tā var. Nē. Par jautājumu, kāpēc tev vispār būtu tiesības to jautāt? Tas nav jēgpilns jautājums, ja tu tomēr saki. Kāpēc pastāv kalni? Ir daži jautājumi, kur vienkārši nav pelnījuši atbildi. Es domāju, šis jautājums, kāpēc pastāv kalni, uz to var atbildēt runājot par geoloģiskiem procesiem. Procesiem, kas rada kalnus, bet tas jau nav tas, ko tu vēlies, vai ne? Tu gribi kaut ko par kalnu mērķi, kāds ir kalna mērķis? Tas ir muļķīgs jautājums. Nav pelnīts atbildi.
Tātad, pēc Dokinsa domām, jautājums, kāpēc mēs esam šajā dzīvē, ir mužģīgs jautājums, kas nav pelnījis atbildi, un jautātājiem pat nav tiesība to uzdot. Dīvaini, jo pat bērni jautā par visu lietu jēgu, ko viņi redz, bet pēc ateisma uzskatiem ir muļķīgi jautāt par cilvēka eksistences jēgu, lai gan cilvēks tiek uzskatīts par svarīgāko šajā dzīvē. Eksperimentālā zinātne cenšas noskaidrot lietu un dabas parādību jēgu mums apkārt, bet pēc ateisma pēti cik vien vēlies un jautā cik vien. Bet tev, pētnieki, nav tiesība jautāt par savu pašu eksistences jēgu. Kad runājam par reliģiskajiem likumiem, bieži vien mums iebilst ar frāzi: cilvēks jau ir izpētījis Marsu, bet jūs vēl joprojām runājat par šiem lietām. Patiesībā jautājums ir adresēts jums pašiem, jūs nezinīši, vai tiešām ir saprātīgi, ka cilvēks pēta Mēnesi un Marsu, runā par galaktikām, kas atrodas miljardiem gaismas gadu attālumā no mums? Tad viņš nepazīst savu iekšieni un nesaprot savu jēgu. Bet brāļi, Dokensa muļķīgā atbilde patiesībā atbilst materialistiskajam, ateistiskajam skatījumam. Jo nejauša sagadīšanās neko nedara ar kādu mērķi, un eksperimentālā zinātne patiešām nespēja noskaidrot dzīves jēgu. Taču tā vietā, lai ateisti atzītu, ka tas norāda uz tīri materialistiskā skatījuma ierobežotību, viņi secina, ka jautājums, kāpēc mēs esam šeit, ir muļķīgs jautājums, jo viņu materiālisms uz to neatbild. Tāpēc nav jābrīnās, ka Dokens saka, visums, kādu mēs to redzam, ir tieši ar tām īpašībām, kādas mēs sagaidītu, ja tas patiesībā būtu bez dizaina, bez ļaunuma un bez labuma, nekas cits kā akla vienaldzīga nežēlība. Tātad šī ir pieeja, ko izvēlas daži ateisti, lai tikt galā ar mērķtiecības sajūtu, padarīt šo iedzimto sajūtu par nieku. Savukārt citi tev saka, jā, teorētiskā līmenī dzīvei nav īsta mērķa vai jēgas, bet mēs nevaram dzīvot saskaņā ar šo teorētisko skatījumu, tāpēc mums ir jācenšas radīt jēgu. Tas nozīmē, ka mums jāapmāna sevi, ka pastāv kāds mērķis, lai mēs spētu dzīvot. Šādu domu var atrast filozofijas nozarē, ko sauc par eksistenciālo nihilismu. Cilvēks var kādu laiku sevi mānīt, bet kas notiek pēc tam? Ko daži izvēlējās kā alternatīvu šim grūtajam uzdevumam? Iestāstīt sev, ka dzīvē ir mērķis, lai gan viņi netic dzīvē pēc nāves. Uz šo jautājumu atbild viens no lielākajiem amerikāņu ateistu filmu režisoriem – Vudijs Allens. Apskatīsim, ko viņš saka. Un vienīgais veids, kā no tā izkļūt, vienīgais, ko tu kā mākslinieks vari izdomāt, ir mēģināt radīt kaut ko, kur tu vari cilvēkiem izskaidrot, kāpēc dzīve ir dzīvošanas vērta, ka tā ir pozitīva un tai tomēr ir kāda jēga. Bet tu to nevari izdarīt, neapmānot viņus, neapmānot arī sevi. Tu nevari būt godīgs un to izdarīt, jo galu galā tam nav nekādas jēgas. Tu dzīvo nejaušā visumā un tu dzīvo bezjēdzīgu dzīvi. Tāpēc tas ir ļoti grūti. Pārliecināt kādu, ka šeit ir kaut kas labs, ka tam vispār ir kāda vērtība, ir ļoti grūti. Tāpēc mans secinājums ir, ka vienīgais iespējamais veids, kā tu vari kaut nedaudz to izdarīt, tas ir iespējams tikai ar novēršanu. Tu vari novērst cilvēku uzmanību, un tieši to es arī daru. Es novēršu pats savu uzmanību. Filmu veidošana ir lieliska novēršanās. Aktrises atnāk, viņas uztraucas par savu lomu, par savu tēlu, par to, kā viņām viss izdosies, un tieši par to viņas domā. Ja viņas to nedarītu, viņas sēdētu mājās vai gulētu pludmalē un domātu, Dievs, par ko vispār ir šī dzīve? Zini, es kļūšu vecais. Man mīja nomirs, zini, vai saslimšu ar ebolu, kas ar mani notiks? Zini, tāpēc vienīgais, ko dzīvē vari darīt, ir novērst savu uzmanību, lai tev būtu brīži, kad tu nesaskaries ar realitāti. Tā tas notiek, tev ir jānovērst savu uzmanību. Tātad viņš saka, ka mēdī māna cilvēkus un liek viņam noticēt, ka viņu dzīvē ir jēga, lai gan patiesībā tās nav. Un labākais veids ir novērst cilvēku uzmanību un izklaidēt viņus, lai viņi neuzdodu sev jautājumu par dzīves jēgu un nesaskartos ar rūgto patiesību, ka tai nav jēgas. Tev ir jāturpina sevi izklaidēt un novērst uzmanību, jo ja tu uz brīdi paliksi viens ar sevi, tevi pārņems jautājums, kas ar mani notiks pēc nāves. Atceries manas vārdus, kad lasi Dieva teikto, un neesiet kā tie, kas aizmirst Dievu, tāpēc viņš lika viņam aizmirst pašiem sevi. Viņi aizmirst Dievu, tāpēc aizmirstās arī viņu radīšanas mērķis.
Viņi aizmirsās darīt to, kas viņiem nāktu par labu. Viņi rūpējās par visu, izņemot paši par sevi, kas ir viņu iekšienē. Vēl viena pieeja, kā apiet sajūta par bezjēdzību, ir tā, ko izmantoja profesors un komponists Lorencija Krauss. Krauss pirms dažiem mēnešiem izdeva grāmatu Lielākais stāsts, kas jebkad stāstīts līdz šim. Kāpēc mēs esam šeit? Un cik ironiski kāda pretruna starp nosaukumu un saturu. Grāmata ir mēģinājums padarīt nihilismu ideju vieglāk pieņemamu ateistiem, mēģinājums mazināt sāpes, ko rada jautājums par eksistences jēgu un likteni pēc nāves. Krauss nolasīja lekciju Konvejas universitātē ar tādu pašu saturu kā grāmatā. Un pēc tam, kad viņš izskaidroja abrīnojamo precizitāti, ar kādu visumu pārvalda likuma, viņš teica: pasaule, kurā mēs atrodamies, ir ārkārtīgi īpaša, taču tā ir nejaušība. Un tad kas? Kāds bija Krausa secinājums? Beigās nāciet paskatīsimies. Tas nozīmē, ka visums nav tikai ilūzija. Tā ir nejaušība un nav nekādas eksistences jēgas. Tas nav radīts mūsu eksistencei, vismaz ne tādā veidā, kā mēs to spējam saskatīt. Bet varbūt tā arī nav. Un tieši tas ir skaistums, jo tas nozīmē, ka mums ir ārkārtīgi paveicies, ka mēs esam šeit un esam attīstījuši smadzenes, kas spēj par to domāt un izbaudīt šo procesu. Tāpēc tā vietā, lai par to visu justos vīlušies, jums vajadzētu izbaudīt savu ieso mirkli saulē. Paldies! Tātad viņš tev saka, nejūties nomākts par to, ka mūsu dzīvē nav jēgas, bet gan izbaudi šo nejaušību, kas tevi ir atvedusi uz visumu. Visas šīs ir mēģinājumi apiet šo absurda sajūtu, jo tā ir dziļa, iedzimta sajūta, kas izkaltē sirdi tā, ka to var veldzēt tikai tīrs atklāsmes ūdens. Tās visas ir psiholoģiskas viltības, ar kurām ateisti māna paši sevi, lai gan tieši viņi apgalvo, ka ticīgie māna paši sevi, ticot Dieva esamībai. Niknais franču ateists Žans Pols Sarters nespēja turpināt šo pašapmānu. Pēc daudziem gadiem, ko viņš bija pavadījis cīnoties pret Dieva esamības principu, viņš tomēr paklausīja savai dabiskajai sajūtai par dzīves bezjēdzību un teica: es nejūtos kā nejaušības radīts, kā putekļu punkts šajā visumā, bet gan redzu sevi kā kādu, ar kuru ir rēķināts, kas ir sagatavots kādam jau iepriekš noteiktam mērķim. Vienkārši sakot, esmu būtne, kuru šajā dzīvē varēja radīt tikai radītājs, un ar šo radītāju roku es domāju Dievu. Pēc tam Sarts atteicās no sava ateisma un atzina Dieva esamību, taču diemžēl nepieņēma islāma ticību. Atgriežoties pie tēmas, jāsaka, ka jautājumi par dzīves jēgu ir ļoti spiedoši, un to risināšana ir ārkārtīgi sāpīga ateistam. Cilvēks bez mērķa kļūst nenozīmīgs un bezvērtīgs, un cik grūti ir justies nenozīmīgam. Ateists Stevens Hokings, kā jau iepriekš minējām, teica, cilvēks ir tikai ķīmiski netīrumi, kas atrodas uz vidēja izmēra planētas. Viņš arī tajā pašā kontekstā teica, mēs esam nenozīmīgi. Pilnīgi tāpat, ka es nevaru noticēt, ka viss šis visums pastāv tikai mūsu dēļ. Tāpat ateistu vietnēs var atrast šādus tiešus izteikumus. Mūsu jaunais priekšstats par kosmoloģiju mums rāda, ka mēs esam vēl nenozīmīgāki nekā iepriekš domājām. Mums vispār nav nekādas vērtības. Tad kāpēc lai tas būtu tā? Vai šis visums, kurā mēs esam tik nenozīmīgi, tiešām būtu radīts mūsu dēļ? Islāmiskajā skatījumā mēs esam radīti dižam mērķim, lai pielūgtu Dievu un veidot mīlestības attiecības starp mūsu un viņu, lai mūsos izpaustos viņa īpašību pēdas – dāsnums, labvēlība, žēlsirdība, piedošana, vadība un labestība. Šāds mērķis ir tā vērts, lai visums tiktu pakļauts to labā, kuriem šis uzdevums uzticēts. Kā Dievs saka, viņš ir pakļāvis jums visu, kas ir debesīs un uz zemes, viss ir no viņa. Savukārt ateisti tev saka, nē, mēs esam vēl niecīgāki un zemāki par to. Un tomēr daži uzskata, ka ateisms cieno cilvēku. Ateistu nostāja ir, mūsu dzīves mērķis ir pārliecināt cilvēkus, ka dzīvē nav nekādas jēgas. Cilvēks ateisma gaismā ir netīrs, nenozīmīgs ķīmisks savienojums, visumam nav vērts pastāvēt viņa dēļ, viņa izcelsme ir zemiska, dzīvnieciska, viņa prāta uzticamība ir apšaubāma, kā jau iepriekš paskaidrojām, viņa dzīvē nav nozīmes, nav morāles, viss ir relatīvs un bezmērķa, pat viņa jautājums par dzīves jēgu ir bezjēdzīgs. Un jautājums par likteni ir nenozīmīgs. Un, ja kāds no ateistiem apgalvo pretējo, tad viņš pats sev pretrunā un nav saskaņā ar sevi. Tomēr daži uzskata, ka ateisms cienot prātu un cilvēku. Slava Dievam, kurš mūs ir pagodinājis ar kalpošanas stāvokli viņam un nav mūs padarījis par pazemotajiem, kuri atteicās no šī stāvokļa un paši sevi pazemoja. Un kuru Dievs pazemo, tam nav neviena, kas viņu pagodinātu. Un miers, Dieva žēlastība un svētība, lai ir ar jums.